Hei, sveiki! Mani sauc Jelena, un es pievienojos Facebook pilates maksas grupai, jo kā nesenā lekcijā dzirdēju, kas apstiprināja arī manas domas, ir jāveic fiziskās aktivitātes, jā, tās 150 minūtes nedēļā, droši vien daudz jau par to ir dzirdējuši, bet bez tām aktivitātēm, kas ir, piemēram, staigāšana, 30 minūšu pastaiga ir vienkārši perfekta reize dienā, jo ilgāk, jo labāk. 10 000 soļu atkal nav tik aktuāli vairs, taču, jo vecāks kļūst, jo vairāk ir jānostaigā ikdienas. Plus, bez šīm pastaigām ir jābūt vismaz 3 citām aktivitātēm. Un es strādāju no mājām, tad kāpēc tās nebūtu pilates? Attālināti, lieliskās treneres vadībā ar lieliskiem līdzvingrotājiem, pamatā gan līdzvingrotājām jāatzīst, taču tas ir vienkārši super. Man ļoti patīk. Tas, ko es sapratu jau pēc dažām nodarbībām, pēc dažu nedēļu nodarbībām, ja būtu precīzāk, ka man ir uzlabojusies stāja, mana presīte ir kļuvusi stingrāka, tas arī palīdz stājai neapšaubāmi. Tāpat es pat nenojautu, ka man ir tādi muskuļi, kas tika nodarbināti, bet jā, man tie ir. Tie mēdz sāpēt pēc tam. Ne tā, ka ļoti, ļoti sāpēt, bet es mēdzu viņus just. Un sava vispārējā fiziskā stāvokļa veselības uzlabošanai es viennozīmīgi iesaku arī citiem pievienoties, vingrot. Ideāli, ja sanāk pievienoties arī rīta vingrošanai, man nevienmēr tas izdodas, es skatos ierakstus biežāk, taču šī sajūta par kopā būšanu, kopā vingrošanu, tā ir kolosāla, un iegūms veselībai ir neatcerams. Es ceru, ka redzēšu jūs šajā grupā. Čau!